Labi, ļoti labi. Vienā pieskarā tur arī Vārtsarga vārti, ne? Jā, 1-0. Ripa vārtos, Vārtsargs ieslīdēja vārtos, bet ļoti labs uzbrukums. Ar divām diagonālām piespēlēm un ļoti labi. Es nezinu, kurš tas numuru īsti neredz. Man liekas, ka tas bija Melnoks, ne? Kurš raidīja vienā pieskarā Ripa vārtu priekšā esošajam Krasteņam, kurš mainīja Ripas lidojumu virzienu, un tad jau Ignaķevs pazaudēja Ripu un beigās, man teiks, ieslīdēja. Toms Andersons mums ir. Jā, uz Latvijas Smirnovs Andersons. Sanāk pie uzbrucējiem. Skatāmies vēlreiz. Tagad redzam, Toms Andersons atpakaļ piespēles Krasteņam. Krastiņš, bet tas ir aizsargs. Tas nav un reku atpakaļ Andersonam un tur Ripa tagad būs ārpus. Kurš tas bija? Vai tas bija Šmit? Nē, tas Tumānovs. Reka punkts. Tumānovam būs. Tu tos punktus arī gribēji? Iesaucis? Jā, Ripa arī pieslīdēja vārtos. Ignaķevs pazaudēja, kaut kur pie viņa bija. Bet ļoti labs uzbrukums. Jā. Labi nospēlēja Miks Tumānovs. Toms Andersons turpināja kustību uz vārtiem. Jā. Ja Vārtsargi it kā Ripa bija, bet nespēja viņš viņu fiksēt. Jā, saprast, kur viņam ir izkrīt. Kaut kur laikam, nezinu, starp kaisargu piksēm bija iesprūdus, lai Ripa izskart ārā, ieslīdē vārtos. 1-0 Latvija vadībā. Bet šis arī Burkuma malu. Cenš papu spēlēt, izstiep mūsu aizsardzību un redzu otrā trešdaļa, ko nozīmē nedabūja Ripa dziļumā. Bija momenti, divi tikām ārā no zonas, gājām pretuzbrukumā, gribējām kaut kā gudrāk nospēlēt, tā prasījās vienkārši to Ripa dabūt dziļumā, traucēt sākt, iet mainīties, uzreiz Somu dabūja Ripa atpakaļ, atkal nomainīja malu, plašs saspēle, metiens un pazaudējām Puistola vārdu priekšā, Somu izlīdzina rezultātu. Pirmās mājas uzbrucējs, Pāteris Puistola. Ļoti veikli nostrādāt tur un lūk šeit Puistolā. Jā, redzam, ka Šmits vēl rāda Anģānam reku tavējies vārtu priekšā, kaut kur aizskatījās un ar to pietika, lai īsti neredzēja, kāpēc Kristers ielaiž arī Somiņu zonā. Principā viņš bija viens pats un tad turpinājumu nebija un pastiec kādu bīstam. Piespēle vārdu priekšā atrod Anģāns un Oskars Baķņā. Mēs uzvaru komandai. Hokejisti ar Somu, kā pieredze un Somu grūdījumu. Anģāns no Hamelinska PK, Oskaram Baķņam no Lahtī Pelikāns komandas. Jā, vietējais gūst uzvaras vārtus. Latvijas izlases sastāv Oskars Baķņā. Redzēsim atkārtot. Manuprāt, ka Somi ļoti pasīvi nospēlēja vidzonē, jo tur Anģāns gar apmalu gāja, principā viņam nebija kur iet. Apmalu 3 Somi, viņi tā mierīgi atpakaļ gāja, iebrauc iekšā un Arturs nospēlēja ļoti labi, saglabāja Ripu un teicam vārdu priekšā atrada Oskara Baķņu, kurš arī izdarīja teicam metiens ar pārlikni un neatstāja cerības Ignaķiem. Tagad jau redzam, viņi jau bielaiduši iekšā, iet labi, saglabāja Ripu un šeit atverās labi. Pretspēlētāji atbrīvojas, Baķņa saņem piespēli, it kā tur arī Ignaķevs mēģināja nulli likt, lai piespēli nenonāk līdz Baķņam, redzam, bet ar atkārtot metienu zem pārlikni bez variantiem Ignaķevs. Panākums šajā pārbaudē.